Jā. Dāmas un kungi, lūdzu ieņemam savas vietas, mēs burtiski pēc pāris minūtes sākam. Labdien! Godātais ministra kungs, mediju pārstāvi, dārgie uzņēmēji, laipni aicināti uz semināru vai webināru par jauno strateģisko valsts atbalsta programmu lielajiem uzņēmumiem un lielajiem projektiem. Mans vārds ir Kristians Pudens, es esmu Altuma komunikators ikdienā un šodien es būšu arī moderators. Tā kā ķeramies klāt. Gatavojoties šīs programmas anonsam, es vairākas reizes atradu tādu ļoti lielu līdzību starp programmas klientu kvalifikācijas kritērijiem un IKP, jeb iekšzemes koprodukta formulu. Tur uzreiz rezonēja tādi vairāki rādītāji, kas ļoti saskan. Tas ir tas, ko angliski sauc output, ražošanas apjomi, tas ir eksporta apjoms, un investīcijas. Vai ne? Šīs ir dažas komponentes, kas ir iekšzemes koprodukta formulā, un šī jaunā programma un šis 4. cēliens arī paredzēts tieši, lai veicinātu šos strateģisko izaugsmu. Protams, diezgan likumsakarīgi mēs redzam, ka investējot MVU lielas naudas summas ar valsts atbalstu, var būtiski audzēt apjoms un attiecīgi padarīt šos te produktus daudz konkrētspējīgāks, iespējams daudz efektīvāks, lai tie būtu pieprasīti starptautiskajā tirgū. Un tādējādi kā konsekvenci mēs arī redzēsim jaunas, labi apmaksātas darba vietas un ekonomikas izaugsmu. Tāpēc arī ekonomisti saka, ka dažreiz var spēlēties ar iekšzemes koprodukta komponentiem. Tas nav viegli, tas ir sarežģīts darbs. Bet ja to panāk, kā saka, ilgtspējīgi, tad var mainīt vektoru, kā attīstās ekonomika. Un šīs programmas mērķis ir tieši panākt šīs vektoru izmaiņas. Okay. Kāda mums ir šodien darba kārtība? Mums būs tādi kā 3 nelieli cēlieni. Pirmais mums būs tāds neliels video atskats par to, kā ir gājis programmas pirmajās 3 kārtās. Jā, šī 4. kārta atgādina, un ir pirmās 3 kārtas, un mēs zinām, ka uzņēmēji šobrīd ļoti naski strādā, lai ievieš šos projektus. Tā pašā laikā jūs jau redzēsiet, ka pirmie augļi ir tie, kas jau var sākt plūkt. Tā kā tas būs burtiski pēc mirklīša, vai ne? Otrs, mums pievienosies 2 drosmīgi uzņēmēji, kas padalīsies ar savu pieredzi, kā viņiem veicās, piesakoties pirmajā kārtā, kāds ir mācības, ko viņi būtu ieguvuši un kaut ko labprāt iedot kādu ceļa maizi pārējiem klausītājiem, citiem uzņēmējiem, lai iedrošinātu pieteikties nākamajām kārtām. Nu,
trešais pēdējais cēliens, kā angliski saka, last but not least, vai ne, ir, es aicināšu uz skatos ekonomikas ministru Lijā un Altumu vadītājus, lai tad pastāstītu, ar ko šī 4. kārta ir unikāla un atšķirās no pārējām kārtām. Tas ir viens, vai ne, otrs kādi programma nosacījumi un kāds finansējums pieejams uzņēmējiem. Kaut kā tā. Un netērēt nevienu minūtu vairāk, es tad aicinu palaist studijā video. Lielo investīciju aizdevumu programma. 3 programmas kārtas, 3 posmi, kas devuši jaudu Latvijas ekonomikai. Šis ir stāsts par rezultātiem, ko jau līdz šim radījusi Lielo investīciju aizdevumu programma. Ar atbalstu jau līdz šim tiek īstenoti 24 projekti, kur kopējās investīcijas pārsniedz 740 miljonus eiro. Turklāt šis stāsts turpinās. Projekti jau radījuši vairāk nekā 1200 labi apmaksātu darba vietu un ik gadu veicina eksporta pieaugumu par 415 miljoniem. Šie projekti palīdz augt uzņēmumiem un Latvijai, ieguldot 10 miljonu eiro pētniecībā un attīstībā. No pārtikas ražošanas un farmācijas līdz metāla apstrādei un koksnes pārstrādei. Šī ir Latvijas industriālā jauda darbībā. 3 kārtas jau devušas rezultātus. Tagad laiks nākamajam solim, kad jauda kļūst par atdevi, sākas izaugsme. Okay. Forši, paldies, Pultī. Tad ķeramies klāt. Te es aicināšu uz skatos 2 uzņēmējus. Sandrs Babris no Brabantī vadītājs un Rihards Volfs, CVUD valdes loceklis un finanšu direktors. Sandi, Rihard, droši ņemiet vietas. Tātad mikrofonu jums tiks piešķirt. Ok, forši. Droši sēžieties, un man tad ir pāris jautājumi. Šī maza sesija mazliet improvizēta, vai ne, lai iztencinātu uzņēmējus un saprast, kāda bijusi viņa pieredze. Un varbūt tās sākam ar Sandi. Pastāstiet, lūdzu, kas ir jūsu uzņēmuma profils, ne, un kas bija tā lielā ideja, kur uzņēmums nolēma investēt? Brabantija Latvija ir lielā Brabantija koncerna meitas uzņēmums. Atrodamies Pastendē Talsu novadā un ražojam dažādas metāla apstrādes priekšmetus, sākot no gludināmajiem dēļiem un beidzot ar dažādiem žāvētājiem. Un jāsaka, ka koncernam par cik jau ir vairāk kā 100 gadu pieredze, un mēs esam viena no 3 rūpnīcām, kas koncernam pieder. Līdz ar to jāsaka, ka diezgan tā vide ir konkurētspējīga gan iekšpusē, tātad cīnoties par jauniem produktiem, par jaunām investīcijām ar pārējām rūpnīcām, gan, protams, arī pret tiešiem konkurentiem, kādu netrūks nec pasaulē, nec Eiropā. Līdz ar to tā mūsu lielā doma bija sekojoša. Mēs redzējām, ka tuvāko 5 gadu laikā, un atceramies, tas ir 2022. gads, kad bija jāiesniedz projekts, mēs redzējām, ka ir daudz iespējas augt, paplašināt savu sortimentu, palielināt apgrozījumu un eksportu, un, protams, veicināt arī darba vietu pieaugumu reģionā. Un, pateicoties tam, mēs redzējām šo lielisko iespēju, ka beidzot arī Latvijā, jo, ziniet, poļi un lietuvieši un vēl citi darīja kaut ko līdzīgi jau sen. Ja viņi kādu gribēja investoru, lai nāk, viņi atrada veidus, kā, nomotivēt, lai investētu tieši šajās valstīs. Un šis bija tāda lieliska iespēja, ka beidzot arī Latvijā ir programma, kas mērķēti tieši trāpa pa tiem lielajiem, kas grib ienākt, kas grib paplašināties, kas grib augt. Un beidzot šāda programma arī tika izveidot Latvijā, tā kā man bija milzīgs prieks par to. Ok, Sandi, liels paldies. Rihard, arī jums jautājums tieši tāds pats, vai ne? Kāds ir uzņēmuma profils, ar ko jūs nodarbojaties, un kas bija tā lielā ideja, ko jūs nolēmāt investēt? Jā, paldies, ka uzaicinājāt. CVUD ražo kokā eviskaidu plātnes, ko izmanto griestu un sienu apdarē. Un mēs par šo projektu īstenībā domājam jau daudzus gadus atpakaļ, kad sapratām, ka varam uzražot produktu, kas patīk arhitektiem, mūsu klientiem, un kaut kādā brīdī mēs vienkārši sasniegsim kapacitātes griestus. Līdz ar to mēs uztaisījām projektu, sadalījām pa posmiem un faktiski sākām ar ražošanas ēku būvniecību iepriekš vēl ar ERAF programmas palīdzību, un tad bijām gatavi tikai iet uz priekšu ar pamatražošanas iekārtu iegādi, bet parādījās šī programma, un mēs izdomājām, ok, tad mēs iesim uz pilnu projektu, gan pamatražošana, gan arī pēcapstrādi. Un, jā, tā pieteicāmies projektam, un šobrīd faktiski jau esam gandrīz realizējuši, tuvojamies beigām.
Okay, kas nāca pirmais? Nauda vai ideja? Kā jūsu gadījumā bija, Rihard? Mūsu gadījumā bija ideja, mēs bijām jau ļoti gatavi attīstības projektam, tik gatavi, ka mēs kā pirmie parakstījām līgumu pirmajā kārtā. Un, tā kā ejam uz priekšu, protams, šī programma bija neliels vēl izaicinājums saistībā ar to, ka jaunās iekārtas ir efektīvākas, bet programma prasa pieaugumu darbspēku skaitā. Līdz ar to faktiski izaugsmē jābūt pat vēl straujākai, nekā mēs plānojām kaut kādā brīdī, bet uz doto brīdi varu jau teikt, ka mēs jau uz doto brīdi varam izpildīt Altuma noteiktos kritērijus. Līdz ar to gan eksports, gan darbspēks ir pieaudzis. Rihard, jūs gadījumā es dzirdu vairāk tāds mērogojamības jautājums. Jūs vienkārši radāt iespēju audzēt būtiski to biznesu, vai ne, lai sasniegtu savu auditoriju pareizi? Jā, tas ir līdzīgs produkts ar iespējamību dažādot produktu, kā arī tas ir ilgspējīgāks, efektīvāka ražotne. Līdz ar to mums jau bija eksports uz apmēram 30 valstīm, un tagad mēs to vēl palielinām arī ar savām pārstāvniecībām meitas uzņēmumiem ārvalstīs. Līdz ar to mēs esam jau klātesoši paši kā pārdevēji daudzās valstīs. Sandi, kas jūsu gadījumā tas bija? Mūsu gadījumā bija diezgan skaidra arī koncerna vīzija par to, kādiem jauniem produktiem ir jātiek attīstītiem. Un atkal šeit spēlēja tā iekšējā konkurence, kad par jaunu produktu cīnās arī mūsu māsas uzņēmumi. Un, protams, šī programma, ļauj ar šo Altuma atbalstu un ar bankas atbalstu, ar daudz mazāku savu ieguldījumu, mērogot uzņēmuma apmērus. Ja mēs skatāmies, pirms programmas mums bija 6000 kvadrātmetri ražošanas platība, šobrīd ir 9 un vēl būs 3 klāt, tātad faktiski reiz 2. Un, protams, tas nav tikai stāsts par ēkām, daudz vairāk, un mūsu gadījumā mūsu izaicinājums ir tāds, ka mums nav viena iekārta pa 10 miljoniem, kur uzstādi un papīra kārtība un tā tālāk. Mums ir, es baidos samelot, vairāk nekā 200 dažādas pozīcijas, un tiešām tas varbūt ir neliels izaicinājums gan mums, gan tīri administrējot, gan arī no Altuma puses, bet galu beigās mēs redzam, ka pat jau iestājas sāk ienākties augļi, mums ir 4 pilnīgi jauni, unikāli produkti, viens no kuriem pasaulē ir vienīgais, es varu atklāt, tas būs tikai janvārī, februārī, bet pirmais pasaulē gludināmais domzīme, tvaicējamais gludināmais dēls, kur var gan ar šo rokas tvaicētāju izgludināt, salokot kājas īpašā veidā, ir patentēts starp citu arī, gan arī horizontāli gludināt. Tā kā par šādiem produktiem mums tiešām ir milzīgs prieks, ka tieši tie ir atnākuši uz Latviju, nevis aizgājuši uz, Beļģiju vai Ķīnu. Ja? Tā kā tas tiešām bija ļoti, vispirms tās lielās idejas, un tad šis projekts ļāva tieši Latvijai piesaistīt. Un no 3 rūpnīcām mēs esam šobrīd visstraujāk augošā rūpnīca. Tā kā. Prieks dzirdēt. Man ir uzreiz jautājums. Šis valsts atbalsts nenāk vienkārši. Tas nav tā, ka šeit tev atbalsts, strādāt uz priekšu. Te nāk tāda, tā kā angliski saka, raideri. Tur vajag izpildīt noteiktas prasības. Tur eksporta apjomi, algu pieaugums un tā tālāk. Principā jūs konkursējāt un teicāt, hei, mēs iedosim vairāk nekā citi. Kā jūs salāgojāt tās ambīcijas ar to, ko biznesa reāli var pavilkt? Man būs tāds pats jautājums arī Sīvudam. Jā, ir skaidrs, ka bez jauniem produktiem, bez inovācijām, bez ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā tas vienkārši nebūtu iespējams, jo mēs zinām, katrs uzņēmums cīnās par katru darbinieku, mēs vairāk robotizējam, efektivizējam, līdz ar to patiesībā, ja mēs stāvam uz vietas, tad darbinieku skaitam būtu jāiet uz leju, jo mēs automatizējam, bet mēs redzējām, ka ir šie jaunie biznesa virzieni, ir šie jaunie produkti, ir jaunie tirgi. Mūsu gadījumā eksports ir uz 90 valstīm, un 100% eksports Latvija atgriežas 0,2% atpakaļ. Jā, var kaut kur redzēt Depo, Brabantijas vai Senukai vai līdzīgos veikalos cenu pulks gan tagad varās ciet. Tur arī bija mūsu produkcija. Līdz ar to eksports mums ir ārkārtīgi svarīgs, un ar ko tad mēs, protams, visticamāk, varētu teikt, skaistuma konkursu attiecībā pret citiem pretendentiem.
Mums jau vēsturiski bija ļoti augsts īpatsvars, ko mēs ieguldām pētniecību attīstībā. Ja? Pirms projekta, ja es nemaldos, bija 600–700 tūkstoši eiro gadā. Mēs teicām, būs 1,03 miljoni, ja precīzi. Ja? Tas bija tad pirmais. Ja? Otkārt, papildus 6,3 miljoni apgrozījums, kas ir 100% eksports. Un treškārt 33 jaunas darba vietas. Pie mūsu vidējā darbinieku skaitas ap 150, tas nozīmē plus 20, un līdzīgi kā arī jūsu uzņēmumā, mums bija skaidrs, ka efektivizējot, tur nekas nesanāks, tikai ies uz leju, mums vajag apjomus, un mēs redzam, ka vēl 100% neesam sasnieguši plānoto plus 6,3, bet 4 jaunie produkti nāk nākamā gada sākumā, līdz ar to mēs esam pieaudzējuši ap 4 miljoni šobrīd, vēl palika, kā lai saka, 2 pieaudzēt klāt. Okay, tas, ko es dzirdu, jūs diezgan daudz pašā uzņēmuma DNA jau tā kodēts, ka jūs esat tieši skalojat biznesu, vai ne, principā audzējat. Kā jūs gadījumā, Sīvut gadījumā, Rihard? Jā, mūsu gadījumā, es domāju, pirmkārt jāpasakās pašam produktam kā tādam, kurš ir ilgspējīgs produkts, un tā tirgus daļa ir augoša gan pasaulē, gan Latvijā. Līdz ar to mūsu uzdevums ir apsteigt šīs tirgus daļas pieaugumu un realizēt produktu un projektus. Un ar mūsu attieksmi pret klientiem, arī ejot konkrētās valstīs iekšā, mēs sapratām, ka mēs varam daudz vairāk realizēt mūsu produkciju. Pierādījums tam ir Latvijā ar daudz projektiem, un kā pēdējo droši vien var minēt slaveno Salaspils dārziņu, kurš dabūja balvu par koka būves bērndārzu, un tur liela daļa ir tieši Sīvuda plātnes. Līdz to mēs jūtam, ka tas noiets ir un klienti ir un tik jāiet uz priekšu. Forši. Un tad ir pēdējais tāds jautājums, mazliet uz iekrišanu tīri. Tad, kad jūs gājāt ar to procesu, ka jūs rakstījāt pieteikumu, vai jums ir kaut kādas atziņas, kuras jūs gribētu padalīties ar citiem uzņēmējiem, kuras ir vērts ņemt vērā, lai strauji virzītos uz priekšu, jo tas laiks nav neizmērojams, tur ir diezgan šaurs loks iedots, vai ne, tu diezgan strauji jāiet uz priekšu, tur jāraksta dokumenti, jāraksta finanses, vai ne, tur ir jāatrod pamatojums, vai ne, tur ir kaut kāds komandas darbs, varbūt tās jums kādas ir key atziņas, varbūt tās sāksim ar jums. Jā, ja būsim pavisam godīgi, 22. gads sākums Eiropā sākās ar netik jaukiem notikumiem, un tad, kad es vērsos pie valdes, kur mums ir tomēr holandieši, kas ir arī maza nācija un kur ir pieredzējuši, ka 5 dienās vācu karaspēks 40. gadā okupē visu Nīderlandi, tas bija viņu pirmais, kā lai saka, reakcija, tātad Ukraina tūlīt būs Baltija paņemta, nekādas investīcijas, visu liekam malā. Bet kaut kā lai saka, tāda latviešu neatlaidība un pilināšana tomēr noveda pie tā, ka projektu mēs iesniedzām. Ja? Starp citu, tā bija ļoti laba lieta, ka iesniegt ir viens, izdarīt ir otrs, ja? Kad bez nekādām sankcijām tomēr, ja kaut kas noietu greizi, varētu izstāties, kas bija investoriem ļoti svarīgi. Un līdz ar to iepilinājām, un tā tas arī aizgāja. Kā mēs redzam, mēs jau esam, kā lai saka, 2/3 jau tūlīt būsim arī apgūši, vēl paliek nākamais un 27. gads. Līdz ar to, ko būtu jāņem vērā? Pirmkārt, ir jābūt šai biznesa kā lai saka, vīzijai, ko tad nākotnē attīstīt, vai tas ir produkts, vai tie ir jauni tirgi. Otkārt, ir jābūt arī īpašnieku izpratnei un vēlmei turpināt investēt, jo, es saku, 22. gada sākums nebija galīgi labs laiks. Un treškārt, ir jābūt šai pašai komandai. Mūsu gadījumā mēs jaunus darbiniekus nepieņēmām, tātad mūsu finanšu vadītāji, mūsu finanšu darbinieki divatā tika galā ar šo uzdevumu. Mēs arī pieaicinājām Uniprojects, kas ir konsultanti mūsu šajā projektā. Un kopīgi mēs sagatavojām. Viegli tas nebija, bet ja es vērtēju sadarbību ar citām valsts institūcijām, tad ar Altumu ir ļoti viegli strādāt. Papildus tam, ka bieži vien ar valsts iestādēm ir tā, jūs tur paši izlasiet un izdariet, un mēs pateiksim pareizi vai nepareizi. Šeit mēs redzam, un tur Mārim un Inesei ir milzīgs paldies.
proaktīvi zvana. Vai jūs zināt, kad nākamnedēļ jums tur jāiesniedz tas un tas, vai jau esat izdarījuši? Man tiešām ir prieks, ka tāda, kā lai saka, biznesa pieeja strādā arī no Altuma puses, un tas, protams, dod, kā lai saka, enerģiju un spēku turpināt tālāk, jo nemaz jau tik viegli jau nav. Ja? Tomēr kaut kādu papīru jāsakārto. Varbūt jums liksies smieklīgi, ja, bet pērkot jaunu iekārtu, ja līgumā nav rakstīts, ka tā ir jauna un nelietota, tad jums vajadzēs atsevišķu vienošanos parakstīt. Ja? Teiksim, biznesā mēs tā parasti nedaram, jo mēs saprotam, ka jauns ir jauns. Ja? Bet šeit varbūt tie papīriņi, daži papildus ir jāsakārto, bet tas ir salīdzinoši nieks, ja skatāmies uz jebkuru citu sadarbību, kāda mums ir bijusi ar citām valsts vai pašvaldības iestādēm. Tā kā paldies Altumam. Okay, feedback is a gift, vai ne? To pierakstam pa pāris papīrišiem. Okay, paldies. Rihard, jūsu pieredze, jūsu ieteikumi citiem uzņēmējiem. Jā, es arī kopumā vērtēju pozitīvi. Man liekas, ka tas pieteikums kā tāds, man liekas, bija ļoti, ļoti vienkāršs. Un faktiski galvenais jau nebija pieteikties programmā, bet mēs ejam kopā ar Komercbanku, līdz ar to tas īstais pārliecināšanas darbs ir pie Komercbankām. Un tad faktiski Altum jau seko Komercbankas uzstādījumiem, nosacījumiem, procentu likmēm. Un, līdz ar to mums bija laba sadarbība ar banku. Tad arī mēs kopīgi varējām saprast, ka projektu varam realizēt. Un pieteikums tas bija sīkums. Tur varbūt viena nianse, kur mēs paši bišķiņu atdūrām, mēs sapratām, ir par to attiecībā jānodala, teiksim, kaut kādi energoprojekti. Jo, piemēram, katlu māju mēs realizējam ar citu Altumu programmas atbalstu. To tur jānošķir, kas ir kas, bet ēkas un iekārtas tas dara projektam. Un, jā, kopumā ļoti vienkārši bija pieteikties. Un arī uzturēšana, arī mēs tāpatās, mums nav papildus cilvēks, kas administrē šo ikdienas administratīvo darbu. Okay, liels paldies par jūsu pieredzi, ko jūs dalījāties. Mēs tiešām šo nebijām inscenējuši, vai ne? Tas ir reāls klientu feedbacks, vai ne? Tiešām prieks, ka jūs virzaties priekšā projektu realizāciju, lai jums viss izdodas. Jā, un varbūt noslēgumā mums sanāca tāda ļoti pozitīva iesildīšanās sadarbībā ar Altumu, jo burtiski vispirms bija jāiesniedz laikam lielo investīciju granta projekts, un paralēli notika arī saules paneļu parka attīstība, kur mēs arī iesniedzām projektu. Un es pat negribu vēl joprojām noticēt sev, ka mazāk nekā mēneša laikā mums no projekta iesniegšanas jau, kā lai saka, nauda bija kontā. Tā kā, es domāju, ka daudzām valsts iestādēm ir ko pamācīties, kā ātri un efektīvi organizēt procesus, lai tas neprasītu daudz laika, resursu un ātri uzņēmējs būtu laimīgs un saule ražo enerģiju un visi ir laimīgi. Jā. Super. Liels paldies par šo feedback. Okay. Jā, te bija pilnīgi neapzināti maza reklāma izskanēja, vai ne, ka Altum ir arī citas atbalsta programmas. Kopumā vairāk kā 45 jau, vai ne? Tas nozīmē, ka ir daudz un dažādas iespējas arī saņemt atbalstu gan priekš energoefektivitātes uzlabojumiem, gan apgrozāmiem līdzekļiem UTT. Tā kā noteikti skaties Altum mājaslapā, vai ne, un izmantojiet iespējas. Bet, Klau, tad mums ir tā svarīgā daļa, kas mums ir šī 4. kārta, ar ko tā atšķirsies no iepriekšējām kārtām, kas tur ir unikāls, vai ne, un arī nedaudz pragmatiskā informācija, kā pieteikties, kas tiek kvalifikācijas kritēriji. Tad es aicināšu ekonomikas ministru Viktoru Valaini, LIA direktori Ievu Jāgeru un Altum valdes locekli Ines Zīli. Tā kā ieņemiet savas vietas, palūkšu asistentiem iedot mikrofonus. Un sākam ar Viktoru Valaiņa uzrunu, kas ir tas virsmērķis šai 4. kārtai, no ko šī programma ir unikāla. Viktor. Jā, paldies visiem, kas ir ieradušies klātienē, manuprāt, uz tik svarīgu pasākumu, kā LIA lielo investīciju programmas, Altum lielo investīciju programmas atklāšanu. Pirmām kārtām jau no savas puses saku personīgi paldies visiem tiem uzņēmējiem, kas jau ir ņēmuši dalību šajā programmā. Un par to, ka viņu darbības rezultātā Latvijā ir klāt nākušas vairāk kā 700 miljonu eiro lielas investīcijas, vairāk kā 1300 jaunas darba vietas tiks radītas. Ik viens, kas ir dzīvē radījis kaut vienu
jaunu darba vietu, saprot, cik tas ir patiesībā liels izaicinājums un cik tas ir grūti un smags darbs iegūt. Šeit mēs runājam par 1300 jaunām darba vietām, kas viennozīmīgi arī mūsu eksporta apjomu palielināšana, bet te ir 500 miljardu igadēji palielināšana. Tas arī ir ārkārtīgi liels sasniegums, un tikai šādā veidā mēs varam realizēt savus nostādītos ambiciozos mērķus. Ja mēs gribam dubultot ekonomiku, ja mēs gribam, lai mēs augam straujāk, šis ir tas veids, kādā veidā to mēs varam vislabāk realizēt. Šī programma no visām 45 Altuma programmām ir visjaudīgākā investīcija programma uzņēmējdarbības attīstībai Latvijā. Tāpat arī šī programma ir visjaudīgākais instruments LIA rīcībā, lai piesaistītu Latvijā jaunas investīciju projektus un lai palīdzētu esošiem investīciju projektiem attīstīties. Te jau 30 uzņēmumu. Man milzīgs prieks, ka vairāk aptuveni 20 uzņēmumu tieši reģionos, kas ir realizēti šīs programmas ietvaros. Bet šajā nākamajā kārtā mēs gaidām 6 līdz 10 jaunus ambiciozus projektus, kas ir gatavi nākt un īstenot savas idejas, iekustināt mūsu ekonomiku. Un tas ir ļoti, ļoti skaidrs starptautisks signāls arī šie ārvalstu investori, kas paplašina savu darbību Latvijā, vietējie ražotāji, kas paplašina darbību Latvijā. Tas ir ļoti plašs starptautisks signāls par to, ka investīcijas ir rentablas, attīstamies, ejam uz priekšu, un tas papildina ļoti labi arī šī gada ziņas, kas ir svarīgi tās atkārtot. Rheinmetall 240 miljoni, Inga Group 740 miljoni, Fibenols 700 miljoni. Tās ir investīcijas, kas ir apstiprināts Latvijā šajā gadā, kas parāda to, ka Latvija ir uz attīstību vērsta tiešām biznesa vide, kas piesaista starptautiskas investīcijas. Šeit mums un šī programma ir ļoti spēcīgs instruments to papildināšanai. Nākamajā kārtā pilnīgi jaunas šķautnes tiek pavērtas vaļā, tātad militārā rūpniecība. Mēs dodam iespēju militārās jomas uzņēmējiem ņemt dalību šajā programmā. Ne tiem militārās, tātad visiem militārās uzņēmumiem, ja, bet mēs fokusējamies to, ka mēs gribam ražotājs, kas ir mērķi eksportēt, varbūt ne ar to fokus, kad piegādāt tikai Latvijas armijai un tad varbūt kaut ko eksportēt, bet pamatā, kas domā šeit veidot tiešām militāro ražotni, mērķi eksportēt, un tā kā viņiem būs visiem iespēja arī ņemt dalību šajā programmā. Tāpat primārā lauksaimniecības ražošana arī, manuprāt, būtisks pavērsiens, kas paplašina šo te programmu un veicinās jaunu uzņēmumu attīstību. Lai tiešām es ļoti ceru, ka interese būs pietiekoši liela, kad būs sacensības ar uzņēmumiem, lai nāk uzvar tas labākais, lai mums būtu jauni argumenti piesaistīt vēl papildus finansējums, lai nākotnē mēs veidot 5. kārtu, jo esmu pārliecināts, šī programma Latvijai ir vitāli svarīga un nepieciešama, lai mēs tiešām izturētu to konkurenci, par ko jau mums iepriekš runāja, par to, ka ne jau mēs vienīgi šādas programmas piedāvājam. To programmu piedāvā Lietuva, Polija, visi mūsu konkurenti, kur mēs cīnāmies par starptautiskām investīcijām, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Šodien mēs varam paskatīties apkārt, mēs esam Jelgavā, tāpat pastoties pa tiem logiem, mēs redzam jaunu rūpnīcu būvējot, un šī rūpnīca būvēta, tas ir 8 grīdieni, būvēta šīs programmas atbalstu. Tā kā un tāda rūpnīca Latvijā, pastoties riņķī, visas nozīmīgākās, liela daļa nozīmīgāko attīstības projektu, biznesa attīstības projektu ir finansēta tieši ar šīs programmas atbalstu. Tā kā paldies visiem uzņēmējiem, kas ir spēruši šos soļus un veiksmi un ambīcijas, lai netrūkst visiem nākošajiem, kas vēlēsies nākt un ņemt dalību šajā programmā. Paldies! Paldies, Valēnkungs! Jāger, LIA direktori, droši izstāst mums, kādi ir plāni attiecībā uz tiem kvalifikācijas kritērijiem, lai pieteiktos programmai. Jā, labdien, klātesošie. Jā, arī no mūsu puses, no LIA puses, mums ir patiesi prieks, ka beidzot šī programma tiek atklāta, jo teikšu godīgi, no investoriem ir ļoti liela interese par šo programmu, un praktiski šis jautājums ir tiks mums uzdots, kad atvērsies programma jaunā, jau no šī gada sākuma. Un interese ir milzīga, un es zinu to, ka
tā konkurence būs liela, kā jau arī ministrs pieminēja. Un visticamāk, ka pavisam drīz martā mēs saņemsim nākamos jautājumus, kad būs nākamā kārta atvērta, ja? Un cik liels finansējums tam būs paredzēts. Jo patiešām tas ir gan no ārvalstu investoriem, gan arī no vietējiem Latvijas uzņēmējiem. Tāpēc, ka mēs saprotam, ka mūsu šis valsts dzinējspēks ir eksports un investīcijas, un caur šo programmu mēs dodam uzņēmējiem instrumentu, ka viņš var maksimāli jaudīgi sasniegt arī mūsu valsts tautsēmniecības mērķus, vai ne? Tā kā jā, es teiktu, ka jāsāk domāt par nākamo kārtu. vēl šī pat nav beigusies, vai ne? Kā mēs vērtēsim un uz ko mēs skatīsimies? Lijā pusē mēs esam pirmais siets, kas izvērtē šos projektus, un pēc tam mēs tālāk viņus nododam Altumam. Galvenais, kas tiek, kam jāizpildās šajos projektos, tam ir jābūt augstas pievienotās vērtības produktam, ko plāno uzņēmējs ražot. Darba spēka atalgojums, tam ir jābūt augstākam nekā valstī vidējais. Tādā veidā mēs ceļam arī mūsu vidējo līmeni darba spēka atalgojuma ziņā. Nākamā lieta. Apgrozījumam ir jābūt lielākam pēc investīcijas, un tam jābūt ir eksportspējīgam produktam. Attiecīgi eksportam, tas ir tā kā obligāts uzstādījums, ka jābūt ir eksportam. Un trešā lieta ir jābūt ieguldījumiem pētniecība, attīstība, kas savukārt mums arī kā valstī ir ļoti svarīgi, jo tādā veidā šeit tiek radītas inovācijas, šeit tiek radīta pievienotā vērtība, un šādi mūsu uzņēmēji kļūst konkurētspējīgāk arī pasaules tirgos. Kas nācis klāt šajā jaunajā kārtā, kā jau arī ministrs pieminēja, šo te atbalstu atlaidi varēs saņemt arī militāri un duāla pielietojuma produkti, kas, protams, ir kritiski svarīgi arī mūsu valsts drošībai, un arī primārās lauksaimniecības projekti, kas savukārt ir arī pamats mūsu ekonomikai Latvijā. Tās ir galvenās lietas, kas no Lijā puses tiks izvērtētas. Un jā, tā kā tad es laikam nodošu tālāk vārdu Inesei, kas varēs vairāk detaļās, kas Altuma pusē ir svarīgi. Ines jau pieteikt, tā kā Ines pārņem stafeti, pastāst, kāds finansējums. Jā, labdien visiem šeit klātesošiem, arī visiem, kas klausās mūs attālināti. Un pilnīgi piekrīt gan ministram, gan Ievai, šī programma ir ļoti, ļoti sen gaidīta, un klienti jau kā aizvērās trešā kārta, tā sāka zvanīt un prasīt, kad būs nākamā kārta. Tādēļ izmantošu iespēju pateikšu paldies ministram un ministrijas kolēģiem, kas rada šo iespēju atrast šos 67 miljonus, lai mēs varētu turpināt 4. kārtu, un kā Ieva saka, droši vien jau jāsāk skatīties arī pēc nākamās kārtas finansējumu. Varbūt pirms es sāku runāt par jauno programmu, es gribu nedaudz padalīties ar tiem labumiem vai tām secinājumiem, ko mēs esam ieguvuši īstenojot jau pirmās 3 kārtas. Kāpēc tas tiešām ir svarīgi gan uzņēmējiem, gan Latvijas ekonomikai kopumā. Kā jau tika minēts sākumā, tad šeit vēl tika minēti 24 projekti, kas ir apstiprināti. Šodien varu teikt, ka programmas ietvaros ir apstiprināti 25 projekti, jo vakardien jau pieņēmām lēmumu atbalstīt vēl vienu projektu par 6 miljoniem, kas būs Kurzemē. Un tas, tā kā ir 25 projekti atbalstīti, vēl 3 ir izskatīšanā. Ja mēs skatāmies to kopējo tvērumu, šie 25 uzņēmumi, tās kopējās investīcijas, kas ieplūdīs tautsēmniecībā, kā ministrs minēja, vairāk jau kā 750, mums tagad jau 760 vairāk miljoni. Savukārt no valsts puses mēs esam kapitāla atlaides finansējumam piešķēruši 166 miljonus. Tātad katrs valsts ieguldītais eiro dod 4 reizes lielāku investīciju. Tāds investīcija apjoms, kas ienāk ekonomikā, ir 4 reizes lielāks. Tas ir vērtējot uz šo brīdi pret šiem 25 uzņēmumiem. Skatoties šos 25 uzņēmumus, kas tiešām ir pozitīvi, kad vairāk kā 5-6 ražotnes ir atvērtas no jauna, pārējie uzņēmumi ir investējuši būtiskā uzņēmuma paplašināšanā. Tas ir tieši eksportspējīgiem uzņēmumiem, manuprāt, arī ļoti būtiski ņemt vērā, ka mums veidojās šīs te jaunās ražotnes pie mums. Otra tā lieta, šeit jau arī runāja uzņēmēji, tieši arī kapitāla diversifikācija. Šobrīd vairāk kā 58% uzņēmumu tieši ir ar Latvijas kapitālu, un 42% ir ārvalstu investori, kas ir ienākuši Latvijā. Un, protams, arī strādājot pie šiem projektiem, mums sanāk sarunas ar uzņēmējiem, un šeit jau, man liekas, arī diezgan spilgti paši uzņēmēji iezīmēja, kad Parcela Latvijas uzņēmēji saka, ka viņi attīst tos projektus, kur ir ilgi varbūt
varbūt tad gaidīt, varbūt nepietika tā drosme uzsākt viņus, bet šis programmas, atverot šo te programmu, tad šī drosme bija daudz lielāka un viņi pieteicās un arī īstenot šos projektus. Tāpat arī, kā jūs minējāt, ja, kad ārvalstu investori saka, ka šīs te programmas atvēršana bija kā tāds stimuls, lai vispār investētu Latvijā, lai nāktu uz Latviju un izvēlētos Latviju kā pirmo vietu, jo citur arī piedāvā, bet šīs programmas nosacījumi ir labi. Tā kā, ja es tiešām domāju, ka tas vēl vairāk piesaistīs mums jaunos ārvalstu investorus. Un tā trešā būtiskā lieta, kas ir ļoti svarīga arī šī gan projektu, gan arī reģionālā diversifikācija. Visi šie 25 projekti, viņi nav koncentrējušies kādā konkrētā vienā vietā, bet ir pilnīgi plašs Latvijas reģionālais pārklājums. Ja. Kurzemē ir līderos, tur mums ir 7 projekti, Latgalē ir 3, bet ļoti lieli projekti, un tad pārējos reģionos pa 5-6 projekti. Manuprāt, šie skaitļi runāt paši par sevi, kāpēc mums vajag gan 4, gan jau domāt par nākamo 5. kārtu. Varbūt pabeidzot to stāstu par pirmajām 3 kārtām, man arī jau šeit jautāja, cik ilgā laikā šie projekti tiek realizēti. Tas ir jāsaka, ka programmas ietveros var pieteikties projekti, kas nav līdz šim uzsākti. Līdz ar to tas realizācijas ātrums ir ļoti atkarīgs no paša arī investoru un uzņēmēja spējas to projektu ātri realizēt. Un uz šo brīdi jau mums ir pabeigts 3 investīcijas, pagājušajā gadā jau pieteikts, tā kā drīz jau mēs varēsim izmaksāt pirmo kapitāla atlaidi, un skatoties, izskatās, ka 6 līdz 8 investīcijas tiks pieteikts jau nākamajā gadā, tas nozīmē, ka reālais labums ekonomikā jau ir sācis ienākt, un arī jau nākamā gadā vēl vairāk mēs sajutīsim šo te pienesumu no šīm programmām. Tas bija varbūt par to pirmo 3. kārtu. Par 4. kārtu jau gan ministrs, gan arī Ieva pieminēja, kas ir tie būtiskie jaunumi, ir nozaru tvērumu paplašinājums, ir šīs 2 jaunās nozares, militārā nozara. Līdz šim Altumā mums ir viena programma, kur mēs atbalstam duālas pieejamības šos militāros projektus, jau esam saņēmuši pirmos atzinumus un drīz finansēsim, iespējams piešķirsim arī finansējumu. Atbalsts šeit ir līdz 5 miljoniem. Tad šeit ar šo programmu mēs ejam jau nākamajā solī, jo šeit mēs redzam, ka projekti nav mazāk par 10 miljoniem. Otrā, šis primārās ražošanas lauksaimniecība, arī mums Altumā ir ļoti liela pieredze un arī sadarbība plaši, jo šobrīd ar zemniekiem mums ir daudz programmu un arī 26% no kopējā portfeļa jau kopējais portfels Altumiem ir vairāk kā 1,2 miljardi, jau ir atbalstīti lauksaimniecības uzņēmumi, bet ar šo programmu mēs varam atkal to nākamo jūdzu uz priekšu un atbalstīt jau lielos tehnoloģiski ietilpīgos uzņēmumus. Tā kā, manuprāt, ļoti labs papildinājums. Pārējie nosacījumi ir droši vien tādi arī līdzīgi kā pirmajās 3 kārtās. Mēs varam atbalstīt projektus, kas ir lielāk par 10 miljoniem. Kapitāla atlaide ir 30%, jeb maksimālā summa 10 miljoni. Jāpiesaka kapitāla atlaide 2 gadus pēc projekta realizācijas un 3 gadus tad arī kapitāla atlaide tiek izmaksāta pie nosacījuma, jātiek sasniegt visi tie rādītāji, kas ir solīti pie pieteikuma iesniegšanas. Vēl, man liekas, ka tas ir tie arī tie galvenie nosacījumi, kas ir arī jāizpilda. Jā. Tā kā, man liekas, aicinām un arī tiešām ļoti gaidām tos uzņēmējus, kas interesējās, kas grib iesniegt šos projektus. Lūdzu, pieminēja gan militāro, gan primārās apstrādes lauksaimniecības ražojošos uzņēmumus, bet arī visi pārējais viedās specializācijas uzņēmumi var pieteikties šajā programmā. Prioritāte gan ir militārajiem projektiem. Tā kā laipni gaidām visus šos projektus, mēs arī konsultējam, kā arī teica, ja vajag, tad arī mūsu kolēģi ir gatavi konsultēt pirms pieteikuma iesniegšanas, un lai mums izdodas kopā veidot stiprāku Latviju. Forši. Ines, liels paldies. Mēs esam iekļaujušies 38 minūtēs, ļoti operatīvi, vai ne? Pēdējās atziņas, vai ne? Viens ir 12:12, gan Lijā, gan Altuma mājaslapā ir atvērts pieteikumi. Es saprotu, ka neuzreiz var iesniegt. Daudziem tad būs mājas darbs jāizpilda, jāpiesaist finanšu direktoru, cilvēku vai ne projektu vadītāju, lai sareiķinātu, kas ir tās viņu ambīcijas vai ne, kas ir viņu tas projekts, apmērs un tā tālāk, lai varētu pieteikties. Bet informācija jau pieejama mājaslapā, tas ir viens. Otrs, mēs speciāli rīkojam arī pirmdien 10:10 tehnisko semināru visiem finanšu direktoriem, uzņēmumu vadītājiem, kas ieinteresēti šajā programmā. Saites uz reģistrāciju uz šo programmu var atrast
atrast Altuma, Lijā un ekonomikas ministrijas meta kanālos, tāpatās arī mājaslapās, konkrēto produktu sadaļās, ko es vēl varu novēlēt uzņēmēji. Mēs tikko dzirdējām stāstu, kā citi uzņēmēji izmanto šo programmu kā iespēju, un jebkurš MVU uzņēmums, kam ir ambīcijas tiešām realizēt lielu projektu, kas ir vismaz 10 miljonu apmērā, tā ir iespēja. Tā kā es tiešām novērtēju visu līdzdarbību, pirmkārt pašus uzņēmējus apsveicu ar šādu iespēju, vai ne, un paldies par dalību šī seminārā, tāpatās ekonomikas ministrija Lijā un Altuma kolēģis par šādas programmas tapšanu un pieejamību. Tā kā paldies visiem, gaidām pieteikums.